Dāmas un kungi, mums ir zināmi pirmie namējā kausa finālistu pāri. Kā tas tika noskaidrots? Skaties jau šajā 6. namējā kausa izcīņas apskatā. 5. spēle citās divīzijās jau būtu izšķirošā, taču Erste Finance elites divīzijā pusfināls notiek līdz 4 uzvarām. Šoreiz 5. spēlē pamatlaikā gan Marels, gan Pro Latjo gūst vārdus pa vienai reizei. Vispirms Pončiks no Brensēna piespēles un otrā perioda sākumā Jorens Grauds no Dāvis Zemberga un Edgara Cigojeva. Ir pagājis kāds laiciņš, pirms esam redzējuši pēcspēles metienus tādā līmenī, un lieliskā vārdsargu darbība to mums arī sniedz. Pro Latjo 3. spēli pēc kārtas neuzvarami. Jānis Sauziņš nosargā abus Marels būvu mēģinājumus, kamēr Dāvis Zembergs un Edgars Cigojevs pārspēja Uldi Čalpo. Šobrīd Pro Latjo ir nonākuši vienas uzvaras attālumā no fināla. Man uzvaras sērija turpinās. Arī E2 Aizvuls un Rots Melnradznieks tiekās 5. reizi, jo rezultāts sērijā bija 2-2. 27. marta vakarā Inbox hallē Rots ierodas ar pilnu fanu autobusu, kas vēlāk arī pieskandināja tribīnes. Šādi mirkļi ir patiešām skaisti un atmiņā paliekoši. Un paklausieties, kā gavilē Inbox halle pēc pirmajiem hokeja kluba Rotas gūtajiem vārtiem. Drīz pēc tam Bisnieks gūst arī otros vārdus un šķiet jau, ka uzvara ir rokā, taču tad Rotas piedzīvo sliktāko hokeja minūtes savā karjerā. Jā, minūtes laikā Aizvuls gūst pirmos vārdus, izlīdzina rezultātu ar otrajiem un izvirzas vadībā ar 3. Šīs play-off pāris patiešām ir kaut kas unikāls, un labi vien ir, ka spēlē līdz 4 uzvarām. Tad tiešām ir iespējams noskaidrot labākos, nevis veiksmīgākos. Otrā zarā arī tālu ceļu mērojuši Krauzers Dāls komanda, kas viesos Volvolētas hallē aizved lielisku otro periodu, kurā Rutkis, Drāznieks un Krombergs gūst 3 vārdus, un Marels būvu 2 nespēja atrast atbildi uz nevieniem. Krauzers ir vienas uzvaras attālumā no fināla, un ja Rots izlīdīs no savas sērijas, tad mums varētu būt pirmais fināls, kas 100% tiek aizvedīts Tukumā. E3 divīzija 6. spēle tiekās Ogres, Ledus brāļi un Taurus. Abiem vajag uzvaru. OLB tas dod finālu, bet Taurusam cerības. Šai dienā tomēr visas kārtas ir Taurus rokās, jo viņi ir tie, kas nosaka spēles gaitu, gūstot 4 vārtus. Un vārtos gandrīz ideāls ir Kristaps Selčs. Protams, neizpaliek saķeršanās un kādi veiksmes vārti, kad komandas pavada viena otru uz 7. spēli. 28. marts Ogres, Ledus halle un pirmoreiz pusfinālā mēs piedzīvojam Game 7. Tieši tā, parasti pusfināls tiek noskaidrots maksimāli 5 spēlēs, taču šogad E3 ir tā iespēja cīnīties līdz galam. OLB mājas sienas un fanu atbalsts ir tas, kas motivē gūt pirmos vārtus Jāņa Bērziņa izpildījumā. Un pēc 15 sekundēm otros Mārtiņa Krečetņikova izpildījumā. Taurus vienus atspēlē, taču Ogres Ledus brāļi met pa vārtiem 2 reiz biežāk un beigu beigās gavelē ar 4-2 uzvaru spēlē un 4-3 sērijā. Paldies hokeja klubam Taurus par cīņas sparu un lielisko sezonu. Ogres Ledus brāļi finālā tiksies ar hokeja klubu Rupuči, un arī tur komandas varēs cīnīties līdz pat 7. spēlei. E5 divīzijā Ķengaraks nedēļas sākumā bija ar 0 pie savas statistikas. Viņu pretinieki divīzijas regulārās sezonas čempioni Artā Abolī. 25. marts ir lieliska diena, lai gūtu sauso uzvaru, un Ķengaraks to arī izdara. Artūrs Ranks atklāja spēles rezultātu. 2. periodā noraidās, taču tas netraucē komandas biedriem sarosīties, un līdz ar 2. perioda beigu signālu Bleidelis triec ripu Molotoka vārtos un ar savu dedzīgo svinēšanu izpelnās arī 2 minūšu noraidījumu. Sērijā panākts 1-1.
Trešajā komandu tikšanās reizē Ārtābola visticamāk domāja, ka uzvara ir rokā, esot ar 3-0 vadībā. Taču Ķēngaraks izdara neiedomājamo. Iesākumā neliels skautiņš un turpinājumā 3 izgājienu un 3 vārtu guvumi. Pirmais – Kristians Dudkevičs, tad Blēdelis un tad atkal Dudkevičs. Un paskatieties uz emocijām, kuras Kristians velta Ābolu vārtsargam. Uzreiz sākās bullīši, kur bez drāmas neizpalikām. Taču noslēgumā Blēdelis jau atkal svin vārtu guvumu ar jaunu celebration. Un tād Ivars Rasa atsit Ārtābolu metienu un sagaida gavilējošo Ķēngaraga komandu. Fantastika! Vienkārši fantastiskas emocijas! Šāmans pret Zvaigznes sērijas otrā spēle tika aizvedīta uz augstā Volvo B laukumu, kur Zvaigznes parādīja, ka pēc iepriekšējās spēles zaudējuma viņi tik viegli nepadosies. Pirmos vārtus komandai gūst Imants Skultāns, otro ripu Šāmans vārtos raida Ārtūrs Bērziņš. Un visbeidzot, trešajā un pēdējā vārtu guvumā piedalās Armands Prāvs pa 1 vārtiem katrā periodā. Redzēsim! Vai Šāmans atspēlēsies, vai tomēr Zvaigznēm izdosies spožāk spīdēt? Atcerieties, kā pirms nedēļas stāstījām, ka Ūsiņš vēl nereiz nav zaudējis šajā plēfā? Nu šis sapņu stāsts ir apturēts un Hauss ir uztaisījuši īstu hausu Ūsiņu ģertuvē. Jo 25. martā viņi pirmo reizi uzvarēja, esot viesos un ar 2+1 izcēlās Aivis Jonikāns. Interesanti, ka visi šīs spēles vārti tika gūti vairākumā. Otrā spēle bija kas neredzēts – 5-2. To rādīja tablo pēc pirmā perioda beigām, un visus 5 vārtus guva dažādi spēlētāji, dažādos izspēles veidos. Esam tiešām aizrauti sekojot līdz šai sērijai un ar nepacietību gaidīsim 8. aprīli, kad 5. spēlē noskaidrosim E6 finālistu. Tukuma brāļu vienīgā tikšanās ar Priedainas komandu notika 29. marta vakarā, pilnā Volvo B hallē. Cik nu pilna tā var būt. Tukuma brāļi atklāja rezultātu jau 1. minūtē. Safranovičam raidot ripu Balēja vārtos. Tūlīt pēc tam, pēc 2 minūtēm, Gīns Ponē panāk 2-0. Priedaini bez ierunām sagrupējās un pagriež spēli sev par labu, panākot 2-2. Taču, diemžēl neizdodas panākt bullīšus vai izlīdzināt sēriju, jo Tukumnieki gūst 3. vārtus un panāk sērijā 2-0. Urieks Pingvīni – komanda, kas zina, ko nozīmē atspēlēties un ko nozīmē uzvarēt. Viņi nedēļas sākumā kāpa laukumā bez variantiem zaudēt, un ar tieši tādu pašu kaujiniecisku noskaņojumu viņi spēja pārtraukt Kargo uzvaras gājienu un ar 2-0 pieveica pretinieku. Pār 4. spēle bija īsts thrillers. Bīstams situācijas izveidojās uz abām pusēm, taču abām komandām izdevās tās noslāpēt, noslēdzot pamatlaiku ar 0-0. Bullīšos jau otro spēli nepārspēts ir Urieks Pingvīnu vārtu vīrs Lauris Ozoliņš. Atvairot visus 3 Kargo soda metienus, savukārt Urieks Pingvīnu dienas varonis Kristāps Mežmalis, kas eleganti apspēlē Baranovu. Sērijā 2-2 un 5. izšķirošā spēle notiks 3. aprīlī. Nevienai ne otrā E8 pusfināla pārī nebija nepieciešama pusfināla 5. spēle. Vikingi pierāda, ka komandas nosaukumā ir spēks un pievienotā vērtība. Vispirms ceturtdaļfinālā pieveicot cirks uz ledus un 27. marta vakarā pielika punktu Ķekavas pirmajai sezonai Olibet entuziastu hokeja līgā. Vikingiem ar vārtiem izcēlās numur 23 Ivars Abramovs un numur 29 Mārcis Māliņš. Savukārt bullīšos numur 27 Ingvars Sprincis nosargā visus 3 Ķekavas izgājienus, un Abramovu gūtie vārti tiek ierakstīti vēsturē kā sēriju uzvarošie vārti. Spilgtas emocijas, gandarīti fani un fināla biļete Vikingiem šobrīd ir viss.
Vikingu pretinieks tika noskaidrots pēc nepilnām 24 stundām. Svinībām patiešām nav laika, un laiks ir asināts slides. Gatavojamies finālam! Vēla kalpi pierāda, ka Aizpils pirmā uzvara pusfināla sērijā sākumā bija tikai sagadīšanās, un ar 3 uzvarām nodrošina sev finālu. Izšķirošajā spēlē viņi neatstāja nekādus variantus. 4 gūti vārti un sausā spēle Rolandam Priedniekam. Šeit emocijām par pirmo sasniegto finālu vajag dot vaļu. Ja E8 ķeko komandai sezona jau ir beigusies, tad E9 divīzijā viss vēl turpinās. Tur ķekava 2 komanda atrodas pusfinālā pret Patrioti 3 komandu. Ja Patrioti bija izcīnījuši uzvaru pirmajā spēlē, tad gatavojoties otrai, ķekavnieku vakarus bija pavadījuši sporta zālē un pie datora ekrāna, analizējot spēles stratēģiju. Sausā spēle Matīsam Šmitam un 4 vārtu gūmi ķekavas uzbrucējiem. Šobrīd sērijā ir 1-1. Tie, kas grib iekļūt finālā, tiem jāizcīna vēl 2 uzvaras. Cienījamie skatītāji, priecīgas lieldienas un ceram uz aizraujošām spēlēm šonedēļ. Domāju, ka pavisam drīz zināsim finālistus jau visās 9 Olibet EHL divīzijās.